Kas varbūt ir tavuprāt krūtākais, svarīgākais uzņēmēja padoms vai princips, kas tev ir palīdzējis uztaisīt 20 miljonu gadā uzņēmumu? Es domāju, tā ir tāda, kā es saku, tur ir tāda nepadošanās. Okay. Es domāju, tā pasaule ir tāda, ka tas default iestatījums ir tāds, ka neizdodas. Un tas ir tāds spēja, testēt, neapstāties un nepadoties. Un mēģināt atrast to savu ceļu. Un, protams, komanda. Es vienmēr saku, ka Madars veiksmes stāsts ir tajā veiksmīgajā, tajos cilvēkos, kas strādā mūsu uzņēmumā un tajā visā jau sākotnējā salikumā, arī kā viņš izveidojas ar dibinātājiem un pēc tam, kā ir attīstījies. Tā tiešām ir brīnišķīga komanda. Un tas ir komandā un, protams, tādā, es saku, man nekad nekas nav nācis viegli. Man vienmēr ir bijis tas, ka bieži vien pat pie tiem panākumiem, tad, kad tev tas panākums ir, tev pat grūti par to papriecāties, jo liekas, ka tu esi tam atdevis tik trausmīgi daudz. Tā ir. Es savā ziņā, tas ir bijis visur un vienmēr ir bijis ļoti intensīvs, smags darbs. Tā ir bijusi ļoti laba komanda, sabalansēta komanda, kur tās funkcijas ir tā, ka viss ir daudz maz vienā līmenī un tāda izturība, ka tur jāiet. Tu piekrīsti tam apgalvojumam, ka tev kā uzņēmējiem, ka tev komanda aug no 1 cilvēku uz 10, no 10 uz 100, no 100 uz 200, tev kaut kā pašam ir baigi jāmainās? Tur ir tie uzņēmēji darbības, draugs Jānis Ošlais par to diezgan daudz runā par tiem uzņēmēji darbības cikliem. Tur ir tāds Adizes, kuram ir arī grāmata par tiem kā viņš corporate life cycles vai kaut kā tā, kur ir par dažādiem šiem cikliem, kādas ir vajadzīgas šīs kompetences. Es domāju, ka es vispār sevi uzskatu, ka es esmu uzņēmējs, nevis uzņēmuma vadītājs, un tāpēc, man liekas, ir, tas man saka, brīnišķīgs notikums bija pirms 2 gadiem, kad Gunta Šulta pārņēma Madars vadību, operatīvo šo visu to ikdienas lietu darīšanu, un ka es savu laiku varēju veltīt tiešām tādiem uzņēmēju darbības lietām, jauniem projektiem. Tas bija tiešām brīnišķīgs notikums. Un es domāju, ka mana tā kompetence ir drīzāk tās sākuma fāze, ka tas, kur es varu tiešām būt ļoti labs, ir tajā uzsākuma fāzē un mēģināt sastelēt to sākotnējā komandu un to projektu iedarbināt un palaist. Un pēc tam ir jānāk atkal citām kompetencēm. Arī pie šāda 20 miljonu apgrozījuma uzņēmumā ir vajadzīga noteikta struktūra, ir zināma birokrātija, ir zināma procesi. Un man jāsaka, ka atklāti man kā uzņēmējiem tas šķiet ļoti garlaicīgi. Jo es biju saguris no tā, ka ir tās iknedēļas atkārtotās sapulces ar visiem tur vadītājiem, tur update, kas mums ir šonedēļ, kas ir gājis, kas nav gājis, un tie stāsti ir katru nedēļu līdzīgi, un te viņi nav iespēja viņi nedarīt to, jo tās komandas ir jāvada. Un es biju no tā, savā ziņā nogurs un izsmēlēs, un es sapratu, ka tur ir jānāk cilvēkam, kas ir vadītājs, kuram ir iedvesma šo te darīt. Un tālāk, ja mēs skatāmies arī pēc tām Adizes tiem cikliem, tad tur tālāk atkal ir tur pie 50, ir kaut kāds atkal tur tas solis, kas jāizdara pie 100, un tā tālāk. Un tie ir tie posmi, kur tu nonāc, un tad tev visdrīzāk tur pēkšņi sabremzējās kaut kāda attīstība, tu netiec vairs uz priekšu, tu nesaproti īsti kā, un tad tu tur mēģini šitā tā, un īsti nav, un tad vienkārši ir kaut kāds jāizdara tajā uzņēmumā, kaut kāds tāds, iespējams nopietnāks un struktūrāls izmaiņas, tā skaitā, iespējams arī, tur vadības komandā, to, kā tas tiek darīts un kāds tiek organizēts. Kā jūs atradāt to cilvēku, kas pārņēma vadību?
Kā tas bija process? Mēs bijām piesaistījuši personāla atlases kompāniju, un tas bija nosacīts tā saucamais, laikam, headhuntings. Okay. Tas, viņš nebija, es neatceros to procesu, ka, manuprāt, nebija publisks, ka tas personāla uzņēmums, viņi gāja proaktīvi un uzrunāja cilvēkus. Un, ar Guntu uzreiz jau, kad pirmo reizi ienāca. Man ļoti svarīgs ir tas culture fits. Jo tas nenormāli daudz ko izšķir. Par to, ka cilvēks kāds ienāk, vai tev ir tā sajūta, ka jums tā kā normāli saslēdzās. Tā kā ir tā normāla tā komunikācija, un ka cilvēks izturās tā, kā mēs arī paši izturamies un kā tai uzņēmumā ir pieņemts. Un, tas, laikam, ir tā kā, milzīgi veiksmes. Skaidrs, ka Gunta tur profesionāli vadījusi lielu struktūru un zināšanas un viss tas, bet arī daudziem citiem bija tas pats. Bet, ka Gunta ienāk, uzreiz sajūt, ka ir tāds klikšķis, uzreiz, ka tu jau runā pirmā saruna, ka tev liekas, viss tur tā kā viss forši aiziet, tā kā saskan. Okay. Un, tādā ziņā tas ir ļoti labs lēmums, un joprojām mums Gunta dara brīnišķīgu darbu. Un ļoti pateicīgs, ka mans nav jādara. Bet interesanti tā sajūta varētu būt, es pieļauju, ne? Ka tu esi laiku vadījis visu, un tad tu kādam citam to uztici, atdodi. Nebija no sākuma tev šoks kaut kāds, kas notika pēc tam? Kad tu viņu ieliki, tur viss sarunāja. Mēs, protams, ieviesām kaut kādus principus. Kas mums tur ir? Es jau palieku joprojām uzņēmumā un sekoju tām lietām līdzi. Un faktiski jau tāpatās zinu, gan līdz pietiekoši lielai detalizācijai, kas mums notiek. Mm-hmm. Un, mums vienreiz nedēļā ir šī valdes sēde, kad mēs izējām kopā gan ar Guntu, gan finanšu direktoru, izējām cauri galvenajiem notikumiem, tur apstiprinām kaut kādas galvenās lietas un izrunājam. Un tas, tā ir tā iespēja, kur mēs tā kā sanākam kopā, kur mēs iečikojamies, bet